24. maijā 20. jubilejas festivāla Augšdaugava 2014 priekšvakarā Vaboles pagasta ikgadējais vasaras svētku sadancis savija kopā dejas mīlestību. Jau 21. gadu pēc kārtas Vaboles pagasts pulcēja tautas deju kolektīvus un ansambļus no Latvijas, svētku koncertu kuplināja arī novada dejotāji. Ciemiņu kolektīvu pulkā, Krāslavas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Jautraviņa, Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Delveri, Siguldas novada kultūras centra vidējās paudzes deju kolektīvs Siguldietis un Daugavpils latviešu kultūras centra deju ansamblis Laismiņa. Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza atzīst, ka katru gadu sadanci vabolieši pavada priecīgās sajūtās. Sajūtas, protams, ka ir priecīgas, jo pirms 3 gadiem nosvinējām pilngadību, pagājuši gadu bija apaļā jubileja 20 gadi, un tagad atkal vēl viena pilngadība, 21 jeb acīte. Un es tā domāju, ka Vasarsvētku sadancis vienmēr trāpa acītē, un šogad, kā vienmēr, laiku esam pasūtījuši, lai būtu labs, un īpaši laikam šogad esam pacentušies. Tas ir tā, bet arī es tā domāju, ka sadancis mums ir tajā īpašie svētki, kad ir jūtama vaboliešu sirsnība, vaboliešu dejas mīlestība, un tas arī būs vīsies cauri šīs dienas koncertam, kā motīvs dejas mīlestība. Vabolieši jau sagaida pārsteigumus, jo it kā ir tā, ka katru gadu ir vai no ārzemju viesi, vai kādas vietējās zvaigznes, bet patiesībā ir tā, ka jāpriecājas arī par pašu kolektīvu sniegumu, un vabolieši priecājas par skaistu koncertu programmu. Pagājušajā gadā Līksnes pagasta vidējās paudzes deju kolektīvs Daugaviņa svinēja savu pirmo 5 gadi. Šogad savu 45 gadu jubilejas koncertu izdejoja novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs Līksme. Savukārt Vaboles pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Aisma šī gada rudenī svinēja savu 55 gadu jubileju. Jubilāru kolektīvu vadītāji tika aicināti aizdegt lielo svētku ugunskuru. Vasaras svētku sadančī ikgadējā režisora Aija Daugale stāsta, ka šogad sadancī tika izdejotas ne tik daudz latgales dejas, bet visas Latvijas. Tostarp dejas no deju uzveduma Lec Saulīte, ko Meža parka lielajā izstrādē varēs vērot 21. un 22. jūnijā. Uzveduma pamatā ir stāsts, kuru dzirdot, redzot un izdzīvojot, skatītāju uz brīdi nonāks gaismas daudzināšanas un tautas vitālo svētku rituāla pasaulēm. Protams, ka mēs vēlamies arī atkārtot, lai atgādinātu cilvēkiem, kas ir tautas deja. Ja mēs tikai modernizēsim, tad mēs aizmirsīsim, kas ir tautas deja. Tāpēc mēs, protams, atgriežamies arī pie saknēm. Koncerta izskaņā visi dalībnieki vienojās kopīgā dejā. Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza ikvienam kolektīvu vadītājam pasniedza pateicību par dalību skaistajā vasaras svētku sadanča koncertā.